Esiet sveicināti, lai Dieva miers jūsu namā, esiet bagātīgi svētīti. Mēs esam atzimuši ne no iznīcīgas sēklas, bet no dzīvā un paliekamā Dieva vārda. Mēs neesam atzimuši no tēviem mantotās dzīves, bet Dievs ir izmainījis mūsu dzīves. Jēzus ir ienācis mūsu dzīvēs, mēs esam viņu ieaicinājuši. Mēs viņu esam pieņēmuši viņa Golgātas krustu, viņa upuri par mūsu grēkiem, lai mēs šodien dzīvotu, lai mēs šodien staigātu viņa ceļus, viņa patiesībā, viņa gaismā, viņa mīlestībā. Kā Anželis Brauno liecībā debesīm par Elli, kad Jēzus stāstīja par brāļiem un māsām, kuri aiziet uz draudzi, viņi slavē Dievu, viņi godina Dievu, bet tad, kad viņi atnāk mājās, viņi klausa dēmoniem, viņi klausa ļaunajiem gariem. Mums šodien ir jāpaklausa Dieva vārdam. Bībelē teica arī, ka daudz ir būt bauslības mācītāji, bet nesaprot paši, ko runā vai ko apgalvo. Mēs šodien saprotam, ka Dieva vārds ir pamats mūsu dzīvē, jo Jēzus saka, tas, kas Dieva vārdu noliek kā pamats savā dzīvē, tas savu namu ir uzcēlis klīns, un ļoti brīnišķīgs psalms ir pirmais psalms, ko es savās lūkšanās katru rītu citēju un lūdzu, ka svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomam, kas nestaigā grēcinieku ceļus, kas nesēž palātāja pulkā, bet kam prāts saistās pie tā kunga baušiem, un kas dienām un naktīm domā par tā kunga bauslību, kas domā par Bībeli, tas būs kā koks, kas stādīts pie ūdens upēm, kas vienmēr nesīs laikā augļus, un visu, ko viņš dara, viņam labi izdodas. Ne tādi ir bezdievi, tie ir kā pelavs, ko vējš aizpūš projām. Tāpēc bezdievi nepastāvēs tiesā, nec taisno grēcinieku, nec grēcinieku taisno draudzē, jo tas kungs pazīst taisno ceļu, bet bezdievīgo ceļš ved uz postu. Mēs dienām un naktīm pārdomājām Dieva vārdu. Dieva vārds ir kā zāles, kas mūs dziedina. Amen. Ja es lasu Bībeli, tad tās ir manas zāles, tās mani dziedina, tas maina manu dzīvi, tā maina manu domāšanu. Tāpēc Bībeli, Dieva vārds, ir pats pamats manā dzīvē, un es ticu, ka tas ir pamats tavā dzīvē, un tu tiecies pēc Dieva vārda, un tu sakņojies Dieva vārdā, un Dieva vārds ir tā gaisma, kā Dāvids saka, ka Dieva vārds ir kā gaisma, kas apgaismo viņa ceļu, kas apgaismo viņa dzīvi, kas apgaismo viņa ikdienu, kas apgaismo viņa bērns. Un Dieva vārdā ir teicis, ka tad, kad mēs Salamana pamācībā saka, ka mēs bīstamies Dievu, tas ir kā cietoksnis, ja, kas pasargā pat manu ģimeni. Ja Dieva vārds ir kā cietoksnis, ir kā zāles, kas dziedina, ir kā gaisma, kas apgaismo. Ir tā Dieva vārds tas, kas mūs vada visā gudrībā. Kā Jēzus teica, kā viņš sacīja, kad īstie dievlūdzēji pielūgs mani garā un patiesībā. Un kā es varu pielūgt patiesībā tad, kad Dieva vārds ir pamats arī manā lūkšanā. Kā Kenets Heigens teica, viņš teica, man 40 gadu stāžu, lūkšanas stāžu nav neviena neatbildēta lūkšana, tāpēc, ka katra lūkšanas pamatā viņam bija Dieva vārds, tad lūkšanas pamatā arī ir Bībele, Dieva vārds. Amen. Un Dievs tiesās cilvēks pēc sava vārda, to, ko Jēzus teica, ka cilvēki tiks tiesāts pēc vārda, kas tika izrunāts caur Jēzus muti. Vārds, ko Jēzus runāja, tiesās katru cilvēku šeit uz zemes. Un šodien mēs varam pieņemt žēlstību, šodien mēs varam pieņemt mīlestību, šodien mēs varam pieņemt viņa klātbūtni, viņa tūmu un izmainīt savu dzīvi. Un klausīt Dievam, un klausīt Jēzum Kristum. Paklausīt Dievam vienmēr un sekot viņam līdz pašam pasaules galam. Mēs esam gatavi pareizi sekot Jēzum līdz pašam pasaules galam. Jēzus Kristus vārdā. Amen.